Tā, ieslēdzām GoPro kameru. Puiši meitenes, tūlītās mēs paskatīsimies, vai viss ir kārtībā. Tā. Jā, man rādās, ka GoPro iet. Tā, mēģināsim iet. Nostāsimies, tātad mēs esam Jelgavā, puiša meitenes, tātad Jelgava, esam pie, laikam tas ir pie pasāžas, jā. Tā, paskatīsimies, cik ir pulkstenis. Pulkstenis ir 3, jā, mums, tā. Pulkstenis mums ir 3. Tātad. Tā, pilsētas pasāža. Tā, pilsētas pasāža. Tā tad visiem labadiena Jelgavā visiem. Nu, puiši meitenes, kā jūs redziet, atnācu jums ar mazo plakātiņu visiem pastāstīt par grēku un par Jēzu. Tā kā puiši meitenes, jūs redziet, jums šodien ir labā ziņa, ka jūs variet uzzināt par Jēzu un par savu grēku, jeb otrādi. Tā kā es jums pastāstīšu, kas šodien notiek. Puiši un meitenes, kā mēs redzam, mēs esam mirstīgi, vai ne? Cilvēki mirst un katru dienu, katras pilsētas morgā mēs redzam mirušus cilvēkus, vai ne? Bet jautājums ir, vai ar to viss beidzās, vai ne? Mēs saprotam, ka cilvēki, kas ir nomiruši, kad cilvēks jau nav tikai miesa vien, vai ne? Cilvēks sastāv no gara, miesas un dvēseles. Un tāpēc mums ir jāsaprot, arī Bībele mums māca, kad reizi dzīvot, reizi mirt, un tad Dieva priekšā tiesa mums ir, vai ne? Tāpēc jautājums, vai mēs esam gatavi nostāties Dieva priekšā šai tiesai, kas mums katram pēc mūsu dzīves būs. Un Bībele māca, ka mēs visi esam ar Ādamu, jeb caur Ādamu un Ievu iemantojuši grēku. Ādams un Ieva krita grēkā. Un caur Ādama un Ievas grēku mēs visi esam grēcīgi un mirstīgi, bet Dievam bija plāns mūs izglābt, tāpēc Dievs atsūtīja Jēzu Kristu. Lūk, tāpēc šajā dienā katrs no jums, kad jūs dzirdiet sludinātāju par atgriešanos no grēkiem, tad Dievs gaida, ka mēs atgriezīsimies un nožēlosim. Tā kā šodien jums visiem ir laba iespēja dzirdēt. Cits varbūt no jums ir jau kādreiz dzirdējis, varbūt nav pirmā reize, bet Dievs ir labs un Dievs sūta sludinātājus jūsu dzīves ceļā, lai jūs atkal varētu dzirdēt par grēku, par taisnību un par tiesu un par Dieva mīlestību, kas ir parādījusies caur Jēzu. Tā kā puišu meitenes, redziet, man ir mazais plakātiņš līdzi, kurā mēs vienā pusē varam lasīt, ka mums ir jānožēlo mūsu grēki, jāatzīstās Dievam un jāpārstāja. Otrā pusē plakātam mēs redzam, ka tikai Jēzus glābi no elles, no pazušanas. Tāpēc šajā dienā gribu jums dalīties ar šo ziņu, lai jūs zinātu, jo Bībele saka, ka tiesas dienā cilvēki stāvēs Dieva priekšā, un citi varbūt teiks, kur tad tu Dievs bija, kāpēc tu mums nepateici. Tāpēc šajā dienā redziet, visi, kas šodien jūs lasiet, kas dzirdiet, kas redziet, jūs visi šodien esiet uzrunāti un brīdināti un informēti. Nu, redziet, puiši, jūs latviski runājiet. Jo, redziet, es stāstu par to, ka mēs visi esam sliktie. Redzi, Ādams Ieva atnesa grēku. Tas nozīmē, ka mēs esam sliktie. Pērienu vajag pareizi. Vajag pa dupsi. Bet bez jokiem tas ir tā, ka mēs visi esam grēkojuši.
Un Bībele mums māca, ka mēs visi esam zaudējuši dievišķo godību un nav neviena taisna uz šīs zemes. Bet Dievs saka, kad ir izeja, kad ir Jēzus. Redziet, plakātam otrā pusē ir rakstīts, kad ir Jēzus Kristus, jā. Redziet plakātiņu, vai ne, ka Jēzus tikai glābj. Ka tikai Jēzus var izglābt mūs, un viņš grib mūs izglābt, bet viņš gaida mūsu atzīšanos savos grēkos, ka mēs atzīsimies. Tā kā puiši un meitenes, šodien ir labās ziņas atkal visiem. Redziet, kā ir. Lūk, tā kā Jēzus gaida šodien mūs visus, atgriežamies no saviem grēkiem. Redziet, kā ir, vai ne? Ādams ar Ievu nepaklausīja, un tā grēks ienāca. Bībele saka, ka caur Ādamu un Ievu ienāca pasaulē grēks, bet caur Jēzu Kristu ir atnākusi piedošana un atpirkšana. Tā kā šajā dienā, redziet, visi, kas šodien te staigā mums ap pasāžu, visiem šodien ir Dieva žēlastībā iespēja dzirdēt par Jēzu, par glābēju. Bet vispirms Dievs grib, lai mēs saprotam, ka mēs esam grēcinieki. Jeb kā dakteri saka, ka mēs esam slimi un tad mūs vajag ārstēt. Jebkurš dakteris ķersies klāt pie cilvēka ārstēšanas, ja viņš konstatēs, ka klients ir slims, pacients ir slims, cilvēks ir slims, piekrītiet. Dakteri ārstēs slimus cilvēkus, un slimajiem vajag ārstu. Bībele mums arī māca, tieši tā ir Bībelē teikts, kad slimajiem vajag ārstu, nevis veselajiem. Un tāpēc arī mēs, ja mēs esam Dieva acīs grēcinieki, Dievs saka, ir Jēzus, ir izeja. Redziet, manam plakātiņam otrā pusē tur uzzīmēts, ka Jēzus glābi. Šeit mēs radam mazās pēdiņas, kas ved uz elli. Redziet, mazas pēdiņas, cip, 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 vai ne? Mūsu grēks aizved mūsu pazušanā. Otrā pusē ir labais Jēzus, kurš glābi. Meitenes, zēni, jūs dzirdiet latviski visi? Redziet, kā mēs šodien jums visus muki gribam izstāstīt un pateikt. Jā, tāpēc arī Bībelē ir teikts, ka Dievs ir labs, bet Dievs arī ir taisnīgs. Dievs ir labs un Dievs ir taisnīgs, jo mūsu grēks ir pelnījis nosodījumu, ja Bībele saka nāvi. Bet Dieva labums ir tajā, ka viņš atrada izeju, viņš atsūtīja Jēzu. Mums ir glābšana ticībā uz Jēzu. Bībele saka, ka mēs nevaram neko nenopelnīt, ne ar labiem darbiem, mēs neko nevaram izdarīt, bet mēs tiekam glābti Dieva žēlastībā un ticībā. Ļoti vienkārši. Kristietība ir ļoti vienkārša lieta, ka mēs tiekam glābti Dieva žēlastībā un ticībā. Un ne ar kādiem darbiem labiem mēs nevaram sevi izglābt. Tā kā puiši un meitenes, redziet šodien, redziet ķepiņas, tās nav jūsu pēdiņas, puikas, čik, kaut kas sip. Nē, uz kur te jūs ejiet? Skatot baznīcu, kas sadodas. Puiši, man ir YouTube'ā kanāls saucās Darbnīca. Darbnīca. Paskatieties, es tur esmu tā nolicis, diemžēl piedodiet katoļus, dēļ tā nepareizās mācības, jo kā man kādreiz daudz aizrādīja, viņi man saka, kāpēc noliec katoļus, nenoliec cilvēkus, tad es gribu palabot, jā. Varbūt, ka katoļu draudz... Nē, puiši. Nē, puiši, tā nē. Tā nē. Es gribēju atpakomentēt par tom katoļiem, cik jūs atnācāt, lai jūs baigi iesiet darbu. Nē, puiši, bet katoļu baznīca nav pareizā baznīca. Es šobrīd neatnācu tur, teiksim, tagad baigi garo teoloģijai jums, bet es meklējiet, ja jūs teiksiet, man Andris Jelgavā uz ielas pateica, katoļu baznīca nav pareizā. Lai katram mājā doma pagaidi, pārbaudīsim, kāpēc nav pareizā. Open your YouTube, tu čuk ieraksti iekšā, kaut angliski mākiet. Runājiet, tikai latviski, ja? Vai krieviski? Krieviski runājiet? Varat pa krieviski runāt? Все, ierakstiet YouTube, teiksim, tur. Почему там католическая церковь tur неправильная? Hops, enter to, ja? Un tu visus krievu rullīšus ieraudzīsi, ko sludinātāji, pasaules teologi tev pateiks, pa punktiem, ja? Es tev uz ielas nevaru pateikt. Un tad izanalizē, vai tas ir pareizi vai ne, vai tur iet vai nē. Bet puišu meitenes lielākā problēma ir tāda, ka katoļu baznīcā ir Marijas kults, ja? Un nekur nav Bībelē tas viss praktizēts, kad ir Marijas kults, un tā ir lielākā katoļu atkāpe no ticības vispār. Tāpēc varbūt jūs esat labi cilvēki un tur ejiet, bet tur ir nepareizā mācība. Katoļu baznīcā nedrīkst būt nekāds...
Jā, tāpēc puiši meitenes katrā gadījumā labi, ka jūs ejiet un meklējiet Dievu, ja? Bet tāpēc ir Bībele, jo zinu, kas ir. Es arī ļoti bieži sludinu vakar Rīgā pie dažādām nepareizām draudzēm, pie tādām viltus draudzēm nosauksim. Un es tiem cilvēkiem vakar, darbnīca, pasēdies manu sludināšanu Rīgā, es te baigi intensīvi, man ir 1000, cik tur tie 500 video, 3000 sekotāji, blā, blā, ja? Un paskatieties, ko es stāstu, kad cilvēku slimība ir tāda, ja? Tu bez Bībeles ej, tu aizej pie katoļa, tev katols māca vienu, tu aizej pie vasaras svētkiem, klausies Džeku no kanceles, viņš māca. Ja tu attaisītu Bībeli, bāc, tu ieraudzīt pilnīgi trešo, tu teiksi, ko tas man fufeli goņī, piedod, un tas fufeli goņī, nu, ja tā žargonā var, ja? Tāpēc puiši meitenes baigi var pievilties, un es vakar arī topīju Rīgā tieši par to, kad lasiet paši, mēģiniet skatīties, mēģiniet saprast, jā, tas prasa laiku, tas tev nav datorspēlīte, tur čik vai kaut kādi geimi, kā jau puišiem, ja? Bībelē, tāpēc tu aizies tur, tu teiksi, baigi forši, tur pa Dievu runā. Nē, Bībele saka, pa Dievu runā arī musulmaņi, un visiem ir tur God, nu angliski Dievs, ja, visiem Dievs, beigās kāds Dievs, Jesus, tikai Jesus, ja, tu aizēji pie katoļiem, tur visu laiku ir rožu kroņi, Marijas, nu puiša meitenes, tā kā tāds ātrais ieskats, ja, kanāls Darbnīca, paskatieties, sekojiet, gribiet, es jums uz pareizā ceļa centīšos visus tā likt studēt, jo es arī neesmu perfekts, ja, bet, nu, zinu tikai to, kad ir jālasa Bībele un jāturās strikti pie apustuļu mācības. Jā, puiši, tā kā sveitīt dienu jums, jā, kanāls Darbnīca, kanāls iesakiet džekiem. Jā, tātad, laba diena visiem, tātad, jā, nu, lūk, redziet, tad mēs palikām pie tā, ka Jēzus ir labs, ja Dievs ir labs, un viņi abi divi ir labi, un Svētais Gars ir labs, jā, tātad, redziet, tātad, puiši meitenes, nu, šajā dienā redziet, kā mums iet. Gribēju visiem pastāstīt jau kārtējo reizi, jo, kā jau redziet, es te kādu laiku jau stāvu un runājos, gribēju pateikt to, ka mēs esam sagrēkojuši Dieva priekšā, vai ne? Gan es savos 55 gados, ja paskatās, kas manā dzīvē bijis aiz muguras, tad es savos 55 gados ļoti daudz esmu sadarījis nepareizas lietas. Un bija laiks, kad Dievs man uzrunāja, un kad viņš pateica, Andri, tu ej uz elli, ja tu turpināsi šādi, tu dzīvi beigsi ellē. Ja? Dievs uzrunāja. Un tad es sāku klausīties, vai tad tiešām es tā gribu aiziet uz to elli, un tur kā Bībele māca mocīties mūžīgi, ja? Un tad lēnā garā es sāku interesēties un sapratu, kad jā, kad tas viss ir pa īstam, viss ir, nu, pa nopietnam, kad ir Dievs un ir debesis un ir elle un mūžīgā dzīvība un mūžīgā pazušana daudziem cilvēkiem. Un tad es sapratu, ka kā manā plakātā ir rakstīts, redziet, tikai Jēzus glābj. Ja? Tātad atslēgas vārdi, ka šodien jebkuru grēcinieku var izglābt Dievs Jēzus, jebkuru tavu grēku var piedot, bet galvenais Dievs saka atzīsties un pārstāja. Redziet, manam plakātam otrā pusē ir rakstīts, kad nožēla, grēka nožēla, jebkura grēka nožēla, tas nozīmē atzīsties Dievam un pārstāja to darīt. Un Dievam šie atslēgas vārdi ir svarīgi, jo ļoti daudzi cilvēki izdara savus grēkus un turpina grēkot un neatstāja, jeb nepārstāja. Ja? Un tad tas neskaitās, puiši un meitenes. Mēs nedrīkstam atzīties un iet mājās un atkal grēkot, jo Bībele māca. Jēzus arī kādai sievietei, kas bija pieķerta laulības pārkāpšanā, Jēzus viņai pateica tā, es tev piedodu, bet tagad ej mājās un vairs tā nedari. Tāpēc, puiši meitenes, mums ir jāsaprot, kad īsta nožēla grēkiem ir tas, ka mēs saprotam, ka mēs atzīstamies Dievam, ka mēs lūdzam, lai Dievs piedod, bet vairāk tā nedaram. Nu, vot tā kā puiši meitenes, redziet, mazais plakātīši priekš jums, jaunieši. Puiši meitenes, nu redziet, kā Dievs ir īsts un Sātans ir īsts un viņi redziet, kā ir Sātans meklē mūsu dvēseles, lai paņemtu pie sevīm. Dievs grib izglābt, lai paņemtu pie sevīm, tā kā puiši redziet, kā ir, un mūsu rokās ir izvēle, tā kā mēs nomirsim, kur mēs būsim. Kamēr mēs esam dzīvi, redziet tautieši, kamēr mēs esam dzīvi, mēs varam izdomāt, kur mēs paliksim mūžībā. Jo Bībele saka, ka cilvēka mūža laiks ir 60 vai 70, varbūt pat 80 gadi. Un tad Dievs saka, nu, kas ir stiprāks, tas nodzīvos ilgāk, jā? Lūk, bet tik un tā paies tavi stiprie gadi, 80, 90, tu vienu dienu tavs gars tevi atstās, nu. Ja mēs aizejam uz kapsētu ap Jelgavu, jā, ir ļoti daudz kapsētas, nu, aizbraucam Miera kapi, Meža kapi. Mēs ejam, mēs redzam kapu kopiņas.
tad mēs saprotam, ka nāve ir reāla, ka cilvēki mirst, vai ne? Nu, tas ir fakts. Līdz ar to mēs saprotam, kad agri vai vēlu mēs arī kaut kādā kapā gulēsim. Bet vienkārši jautājums ir, vai ar to viss beidzās, vai ne? Vai ar to viss beidzās, kad tavi radinieki ieliks tevi koka kastē, vai ne? Uzbērs smiltis un pēc tam uzstādīs tev puķes virsū, vai ne? Vai tad ar to viss beigsies? Atbilde ir nē. Jo Dievs saka, ka cilvēku Dievs ir radījis mūžīgu, un mūžīga ir elle, un mūžīgas ir debesis. Un Bībele mums māca, ka šodien grēks, ko mēs darām pret Dievu, pret līdzcilvēkiem, es savos 55 gados esmu darījis pāri ļoti daudziem cilvēkiem. Es esmu savos 55 gados, kad tagad atskatos, darījis pāri ļoti daudziem cilvēkiem, sāpinājis un darījis pāri un bijis nežēlīgs. Jā, tā kā redziet, ir mums visiem šis Ādama un Ievas grēks, bet Dievs saka, kad ir izeja. Redziet, otrā pusē plakātam ir rakstīts tikai Jēzus glābi, tāpēc mums ir labā ziņa šodien visiem, ka Jēzus var tevi izglābt, jebkuru cilvēku var Jēzus izglābt. Tikai noteikumi ir rekur šajā pusē, kad atzīsties grēkā un pārstāj to darīt. Tātad nožēla Dieva acīs grēkam ir tāda, ka mēs atzīstam un pārstājam, ka mēs vairs tā nedaram. Tā kā puišu meitenes, nu redziet, kā mums šodien ir. Katrs mēs ejam savās gaitās un dzīve rit, vai ne? Nu jā, redziet, kā mēs savās dzīves gaitās visi esam aizņemti, un man tā pašam liekas arī citreiz nedomājam par mūžīgām vērtībām. Visu uztveram tā nenopietni, ka rītdiena mums pienāks, un ļoti bieži mēs kaļam plānus, ka mēs parunājam savā starpā, es rītā braukšu tur, jaunedēļ es braukšu tur, man būs atvaļinājumi, es iešu tur, es darīšu to. Bet, kā mēs redzam dzīvē, ļoti bieži rītdiena daudziem cilvēkiem nepienāk. Mēs redzam dažādas traģēdijas ar mašīnām Latvijā. Redzējāt, nesen jaunieši gāja bojā. Neatceros Vidzemē vai kur bija avārija, kur 4 jauni vai 5 puiši meitenes pēkšņi nositās. Tad mēs redzam, ka nāve ir apkārt ap mums. Un ir apkārt arī dzīvība, tāpēc arī Bībelē ir teikts, ka Dievs ir teicis, ir nāve un ir dzīvība, bet Dievs aicina visus, Dievs visiem runā, saka, izvēlēties šodien dzīvību. Tā kā tā, puiša meitenes, redziet, kā mums ir labās ziņas un ir sliktās ziņas, ar kurām lai es sāku, vai ne? Nu, tā kā. Nu, lūk, jā. Nu, dāmas, redziet, kā mums te iet pa to dzīvi, vai ne? Jā, puišu meitenes, nu redziet, kā ir. Ejam mēs savās gaitās, reti mēs domājam par to, kas būs rīt un kur te vēl mēs, lai domātu, kas būs, ka es nomiršu, vai ne? Ļoti daudzi cilvēki, mēs galīgi neaizdomājamies, kur mēs paliksim, kas ar mums būs. Un vai tiešām mēs esam tikai, kā daudzi saka, mani apraks, un ar to viss man beigsies. Bet redziet, puišu meitenes, ne, ar to viss nebeigsies. Mēs neesam dzīvnieciņi, jo Dievs ir radījis tā, ka dzīvnieciņi nomirst, dzīvnieciņi beidzās, un tiešām viņi arī beidzās, jo viņos nav iekšā Dieva gara. Dzīvnieciņos nav iekšā nekāda Dieva gara, un tāpēc dzīvnieciņi ir tikai laicīgi uz šīs zemes. Bet Dievs ir radījis cilvēkus ar garu un dvēseli un miesu. Un mēs saprotam to, ka ja cilvēks kāds nomirst, tad Bībele māca, ka dvēselei ir kāds ceļš.
Un tāpēc Jēzus mums ir teicis, kamēr mēs esam dzīvi, lai mēs aizdomājamies. Labdien! Puiši, labdien! Labdien! Sveiki! Redziet, ļoti biedēt cilvēks ar ellēm un Izslēdzam GoPro ārā un izslēdzam. šausmīgiem plakātiem. Ugunis un elle. Bet puiši, tu jau nav. Izslēdzam ārā. Jā, es izslēdzu. Kas tur ir tik traģisks, jo kā? Mums saka, ka jābrauc, jāsaka. Nē, puiši, viss kārtībā. Nē, puiši, skaties, izstāstīšu. Man bija Rīgā Jēzus marš, varbūt dzirdējāt, tur piedalījās visi šitie prieka vēsts, Rīgas kristiešu policija bija viss. Mani tur izmeta ārā, savējie. Un jā, bet klausieties, bet tur bija poliči un normāli džeki, un kuri man izstāstīja. Viņi man pateica, jā, ja tev tur izgrūda no tur tās viņu pasākumu vietas un tur nedrīkstēja, tev bija jāklausa, bet te tu vari, jā, un viņi teica, te tu vari, un es ar politi, tur bija 3 ekipāžas saskrējušas pie manīm. Personas kodu datus apstīju savu pārkāpējus, tu neesi visu tur paušņāju, nu es tā saku, manu pagātni, es saku, viss kārtībā, drīkst. Viņi saka, ņem plakātu tur, kur tev organizētāji liek turēji. Nu, es saku, bet kā vispār ir Latvijā pilsētās? Un kādreiz bija Toms Sadovskis bija runas vīrs pašvaldībai, viņš laikam vairs nav Rīgā. Pareizi, Tom? Nu, jā, viņš ir cits kaut kur prom. Un es Tomam vēl tagad telefons ir. Es vienreiz konsultēju, saku, Tom, piedod, jautājums privāts. Ja Rīgā kaut kur vai Latvijā gribu sludināt, kā ir? Vai drīkst? Jā, drīkst. Es saku, kaut kur, 1, 2, un ja tu ej divatā, tad tev jāpiesaka, ir vai mājaslapā poliči, tur kaut kur jums ir sava tā, kad... tur ir kaut... Jā. Es saku, bet ja es viens, ar jebkura veida banerīti, es saku, kaut kādu mazo skaņas to, Sadovska kungs man teica, ka var tikai, protams, tur, nezinu, nelamājies, tur nespļaudies, un saprotiet, doma nesit dobes, kaut ko tādu, ja, ekstremālu. Bet puiši meitenes, es nezinu, es katrā gadījumā, tāpēc ar jums arī runāju, ja jūs atbraucāt, es atbildu, viss kārtībā, un ja ir kaut kas pārkāpts, es nezinu, arī rīkošos likuma robežās, bet ja nekas nav pārkāpts, es nezinu, un tādu skromne, jo es vakar Rīgā sludināju ar 3 reizes lielāku, jo bija vējaina diena, un tur gāze, tāpēc es šodien tādu mazu, kur tikai jā, bet tā kā, bet puiši tad drīkst, jo es tiešām neramāju necenzētus vārdus, man viss ir vairs uzfilmēts, es pie tam YouTube'ā to lieku. Tas nozīmē, ka visa Latvija varēs teikt, Anģu, tu biji Rupeklis, es YouTube'ā, man ir kanāls ar 3000 cilvēkiem, kas seko, tas nav maz, un visi mani redz, un